Es aicinu šeit priekšā Prāgas, mūsu kolēģi no Prāgas, no Kāļu Universitātes Sociālās fakultātes Starptautiskā studiju institūta, vēsturzinātņu doktoru Ļubošu Šveci kungu. Ar priekšlasījumu par Čehoslovākijas padomju okupācijas Krievijas sabiedrības atmiņā. Floor is yours. Damas un kungi, ladies and gentlemen, dear colleagues. I switch to English. Yeah. My paper exams. Tātad, mana tēma ir Čehijas padomju okupācija Krievijas sabiedrības atmiņā, jeb Prāgas pavasaris. Tas galvenais jautājums, kas būtu jāuzdod, ir, kā vēsture attīstījās tālāk pēc PSRS sabrukuma. Un otrais pētījums analizē Krievijas sabiedrību un apziņu, jeb atmiņas par Prāgas pavasari. Un beigu galā mēs mēģināsim atbildēt uz to, kā tas atspoguļojās tieši Krievijas sabiedrībā vai Krievijas sabiedrības apziņā par Prāgas pavasari un par to, kāda bija padomju loma tajā. Es informāciju vācu no pētījuma datiem no Lebadas socioloģiskā centra laika periodā 20 gadu garumā, sākot jau no 21. gadsimta sākuma. Pētījuma galvenais jautājums ir, kā tad Krievija vērtē Prāgas pavasari? Un te jāpastāsta, vai tad tā ir daļa no Eiropas tā kā vispārējās vēstures, vai tagad mums jārunā ir par padomju intervencēm? Un tādējādi it kā normalizējot, kāpēc Prāgas pavasaris tika apspiests. Un pētījumi, protams, tiek veikti arī attiecīgi uz, skatoties uz cilvēkiem Krievijā. 3 līmeņos ģeopolitiskie paziņojumi, tad fakti un vēsturiskās atmiņas iedzīvotājos. Tātad, ko par to domā Čehi un Slovāki? Protams, tika uzskatīts, par to daudz ir diskutēts. Un ir grūti tagad tādu viennozīmīgu atbildi pateikt un izvēlēties vienu publikāciju, kas 100% atbilst patiesībai. Lielākā daļa, protams, arī dokumentācijas pieejamas čehu vai slovāku valodā. Bet daudzās valstīs arī ir bijuši šādi protesti, cenšoties mainīt šo režīmu, sākot no Čehoslovākijas, Polijas, Vācijas, Francijas, Itālijas vai pat ASV. Ja runājam par veiksmi, 68. gada sacelšanās bija viena no tādām grūtajām revolūcijām, un vēl joprojām čehu cilvēku atmiņās tā ir saglabājusies ar pozitīvu zīmi, kaut arī tika apspiesta. Bet pozitīvs bija tas, ka sapnis ir palicis. Ideja pārveidoja sabiedrību jau tajā laikā. Varbūt, ka tā naivitāte bija zudusi pēc 68. gada.
un intelektuāļi un jaunie cilvēki bija tie galvenie, kuri izgāja ielās. Un tas entuziasms arī kritās, bet tas jebkurā gadījumā bija tā kā stūrakmens, lai mainītos sabiedrība 68. gadā. Tas bija arī tāds paaudzes izaicinājums. Vienai lielai daļai padomju blokā tas bija noteikts gals vai reformu neturpināšanās un nebeidzama Hruščova ēras turpināšanās. Bet padomju propaganda spēja visu samainīt. Bet šī revolūcija tomēr padarīja savu labo darbu. Tas gan nozīmēja reformu beigas, bet tas nozīmēja arī rusifikācijas beigas, jo Čehoslovāku jaunieši pārstāja ļauties rusifikācijai. Tikai pēdējā laika literatūra atspoguļo stratēģiskās kļūdas, ko pieļāva reformas līderi. Pirmais padomju karēvja tēls kopš tā brīža bija agresora tēls. Būtu vajadzējis daudz savādāku pieeju piemērot. Īstenībā Čehoslovākijā šīs Prāgas pavasaris bruņota sacelšanās apspiešana nozīmēja arī domas par sociālismu, taisnīgu sociālismu beigām padomju blokā. Vēl viens interesants fakts. Bija arī ļoti lielas etniskās atšķirības tieši jau Padomju Savienībā, un tur bija tas lielais klupšanas akmens. Un it īpaši Rietumu padomu republikās ļoti labi jau bija vērojami tie iedīgļi, kas vēlāk pilnībā plauka un zēla Baltijas valstīs un pēc tam Ukrainā. Interpretācija nedaudz mainījās tikai perekrostroikas laikā, komunisma reformu laikā, kad acīm redzot, valsts vadītājs saprata, ka jāmaina ir reformu gaita, bet tikai cik lielā mērā, lai tādas lietas kā Prāgas pavasari varētu akceptēt. Un Gorbačovs bija tas vadonis, kas bija gatavs pārskatīt oficiālo pozīciju. Gorbačovs nosodīja padomju bruņoto intervenci Vaclava Havela vizītes laikā Maskavā 90. gadā. Stabilas attiecības šajā brīdī kļuva par vissvarīgāko. Un lielākā daļa padomju iedzīvotāju arī atbalstīja šo tuvināšanos ar Čehoslovākiju. Šāda attieksme mainījās. Un tad jāpiemina arī Boris Jeļcins, kas vēl 93. gadā vēl vairāk, tā nesaudzīgāk nosodīja bruņoto sacelšanās apspiešanu un pat nodeva kaut kādus dokumentus Havela kungam. Bet
Vēlāk viss mainījās. Rejected officially the intervention at the Moscow meeting on the 4th December 1989. And Mikhail Gorbachev repeated the apology during some months later, during a visit of Czechoslovak President Václav Havels to Moscow in February 1990. Later, Russian President Boris Yeltsin more sharply condemned the Soviet aggression in 1993. And Yeltsin enabled a large part of the... Un tādējādi, kā jau teicu, Boris Jeļcins nodeva virkni dokumentu, kas bija glabājušies Krievu arhīvos. Arī Vladimirs Putins runāja par Prāgas pavasari, bet ne par juridisko atbildību. Jau 2006. gadā Krievijas puse kategoriski noraidīja jebkāda veida kompensācijas iespēju. Tādējādi bija ļoti interesanti, kad prezidents Vladivostokā pirms dažām dienām teica, ka pateicības nosūtīšana Ungārijai bija pārsteigums. Protams, ka bija liels pārsteigums attiecīgi arī par Baltijas valstu neatkarības atgūšanu un arī citas lietas līdz pat Ukrainas uzbrukumam Ukrainai. Tajā brīdī par attiecību iesaldēšanu liek uzdot mums jautājumu par Vladimira Putina motivāciju. Vai tā motivācija bija vairāk domāta Ungārijai, ne tikai Čehijai, Slovākijas iedzīvotājiem, tādējādi padarot Krievijas tēlu labāku, proti, ka tā ir valsts, kas nožēlo agresiju, bet tāpat laikā vēl joprojām turpinot brutālo agresiju pret Ukrainu, vai arī ņemot vērā, ka Slovākijā tuvojās parlamenta vēlēšanas, varbūt, ka tādējādi mēģina panākt kaut kādu atbalstu prokrieviskai vēlētāju daļai pirms Slovākijas parlamenta vēlēšanām. Vēstures, akadēmiskā vēsturniecība. Pirms 68. gada nebija nekas īpaši interesants, bet pēc tam tas mainījās. Vēsturnieki dzīvo pateicoties tai interesei, kas kaut kādu gadadienu rezultātā rodās. Un tieši tāpat arī ir attiecībā uz 1968. gadu, kad tuvojās kāda apaļa jubileja, tad aizvien vairāk par to atcerās. Piemēram, pateicoties Krievijas arhīva direktoram Pihojam, tika publicēta grāmata, jeb grāmatas, attiecīgi 40. gada dienā pēc Prāgas pavasari un arī citas. Kā arī 90. gados tika publicētas vairākas monogrāfijas par Krievijas disidentiem.
Attiecībā uz disidentiem. Arī tur tas pateicoties bija iespējams arhīvas atvēršanai. Protams, tas tika darīts saglabājot daļu no intervences mehānismiem, ko jau skaidroja. Daļa dokumentu varēja apskatīt, daļa no dokumentiem vēl joprojām nav publiski pieejami Krievijā. Kopā ar Eiropas vēsturniekiem 2008. gadā un 2010. gadā tika izdotas grāmatas. Attiecīgi 40. un 50. Prāgas pavasara gada dienā. Un daļa no šīs grāmatas tapšanas iemesliem bija arī tas, ka bija beidzies arī noilgums, kad dokumenti bija slepeni 40 gadu. Varbūt arī daļa pateicības ir prezidentam tajā laikā Medveģeva kungam, kurš arī it kā atlaida savu ķepas tvērienu tajā laikā. Manis pirmā minētā grāmata, kā jau teicu, ir 40. gadadienai veltīta, un to sastādījis Stefans Kārners. Un vēl ir vairāki autori, un grāmata ir vācu valodā. Savukārt 50. gada diena vēl pēc 10 gadiem, 2018. gadā vairāk, nebaudīja tik lielu popularitāti, bet tas nenozīmē, ka šī tēma bija izsmelta vai par to būtu aizmirsts. Tādēļ, ka attiecīgie arhīvi, par ko jau es minēju, un arī tajā laikā Krievijas prezidents pēdējā 10 gadē nedeva piekļuvu nekādiem papildus dokumentiem. 50. gada diena tika atzīmēja ar Slovjanas institūta organizētiem pasākumiem Zinātņu akadēmijas paspārnē. Bet, diemžēl, nekāda tāda pamatīgāka izdevuma nesekoja, jo nebija papildus dokumentācijas, acīm redzot, uz kā pamata visu pētīt. Arī starptautiskā sabiedrība arī dod savu ieguldījumu, paturot prātā šos notikumus. 2018. gadā tika organizēta izstāde par Prāgas pavasari, un tika vāktas atmiņas no visu padomju republikā dzīvojošajiem iedzīvotājiem, daudziem dzīvojošajiem, un 2021. gadā tika atklāts īpašs memoriāls. Tas pirms 2 gadiem padomju intervence Čehoslovākijā. Ir iespiedusies kolektīvajā atmiņā padomju pilsoņiem, un to demonstrē Levadal sociālo centra veiktā aptauja 2002. gadā, 2008. gadā un 2018. gadā. Tātad visi, kas atbildēja uz aptauju, teica, ka viņi atbalstīja padomju intervenci. Tikai maza daļa, ko galvenokārt pārstāvēja intelektuāļi vai arī šajā padomju intervencē tieši iesaistītās militāru personas, kuras
kuras bija tieši iesaistītas šajos notikumos. Īstenībā tas nav nekas pārsteidzošs, jo acīm redzot lielākā daļa Krievijas publikas pieturējās pie Rossija Van pārraidītās filmas jau 2015. gadā, kas attaisnoja Brežņeva vadīto Čehoslovākijas aglomerāciju. Un pretējas domas tika pasniegts kā falsifikācija, un to atbalstīja arī it kā vairāki Maskavas profesori. Un interesanti, ka tas bija oficiālajā televīzijā. Bet vēlāk sekoja pārmaiņu signāli, kad izskanēja ieteikums no viena kreisi domājošā domas deputāta, ka visi šajā pulkā, šajā brigādē dienējušie karavīri, kas iebruka, kas pastrādāja šo bruņoto pretošanos Čehoslovākijā, ka tiem būtu jāsaņem īpašā varoņa penzijas. Par laimi tas netika atbalstīts. Bet attiecīgi sabiedrība polarizējās. Mēs varējām redzēt, ka vairāki žurnālisti, intelektuāļi, kā arī militāri personas nāca klajā ar pretēju viedokli. Kaut arī daudzi vēl joprojām arī šo profesiju pārstāvi vēl joprojām attaisnoja padomju intervenci kā lielākas nelaimes novēršanu Čehoslovākijā. Un varu secināt, ka šīs intervences nosodīšana ir vai bija atkarīga no intelektuālās vides. Un savukārt padomju intervences atzīšana vairāk sastopama starp tādiem rūdītiem komunistiem un arī mazāk izglītotos reģionos vai sabiedrības slāņos. Tā kā gribu teikt, ka īstenībā attieksme no Krievijas puses nav mainījusies. Nekas no jaunākajo laiku vēsturē notikušā nav licis mainīt Krievijas sabiedrībai viedokli par 68. gada notikumiem. Pat ne publicētās grāmatas, ne krievu, ne čehu, ne citās valodās nav likusi Krievijas iedzīvotājiem un arī valdībai nosodīt 68. gada Brežņeva pavēlēto intervenci. Acīm redzot, Krievijas sabiedrībai, acīm redzot, ir pārāk maza interese par šiem notikumiem. Bet 2019. gadā pēc 2018. gada aptaujas situācija bija nedaudz mainījusies, it kā cilvēki vairāk bija izprotoši un atvēruši acis, bet diemžēl pēc tam atkal sāka dominēt Krievijas tāda visatļautība un imperiālisms un par Krievijas pārākumu, un es pieņemu, ka šobrīd situācija
varētu būt līdzīga. Perestroikas laikā un Prāgas pavasara depolizācija ir arī novadusi pie tādām konfliktējošām tendencēm, kas likusi Krievijas sabiedrībai neaizdomāties, bet atkrist atpakaļ savos sākotnējos uzskatos. Paldies!